Nu jā, tad sāk ar baterijas izņemšanu. Parasti ir apzīmējumi, vairāk tie. Ja vairāk slēdži, tad tā kā pa soļiem, tad vajag šeit paspiež, pabīdi to, un tad, ceļ viņa augšā. Nu, kad baterija ir izņemta, var izņemt ārā vēl kaut kādas tādas lietas, kas zināms uzreiz, ka var ņemt ārā. Parasti tipiski cietais disks ir uzreiz pieejams vai no apakšas vai kaut kur no sāniem, bet, kā es teicu, viņš parasti ir te kaut kur priekšējā daļā zem klaviatūras. Vāciņš taisās vaļā, cietais disks vienkārši parasti viņam tādas ļipiņas ir, pavelk un izņem ārā. Kopš ir satas diski, tur ļoti vienkārši tā izņemšana, ielikšana ir. Pavelk un ieliek, teiksim, vidas diskiem, tad bija visādas pārējas. Iekšā ir tas pats standarta 2,5 colīgais disks, vienkārši portīvajos datoros viņi parasti kaut kādā šitādā, turētājā ieskrūvē, kas jau ir pielāgots jau konkrētajam notebooku korpusam. Bet, 2,5 colīgam diskam, kā mēs zinām, spraudņi ir tādi paši kā 3,5 colīgam, līdz ar to mēs no notebook diska gribam nolasīt informāciju, mēs tikpat labi viņam varam arī ielikt lielajā galda datorā. Nākošais operatīvo atmiņu izņemam. Operatīvā atmiņa arī parasti ir vai nu vāciņš ir tepat apakšā, vai arī otrs variants ir tad augšā zem klaviatūras. Es tagad minu. Šeit palīdzēja ir skrūvgriezs ar magnētu, bet arī nevienmēr tas skrūvīts tik viegli nāk ārā. Gan pat izskatīs. Viņš jau dažas dienas nebūs, tad viņš vairs nekur nebūs jāies stūrē. Vēl nav vakars, mēs pārīties. Tas klaviatūras mēdz būt stiprināties viens atskrūvējās. Tad viņām, KP klaviatūrām tie tāds atbīdnīši, un tad viņi vienkārši hops smuki paceļās. Dažām klaviatūrām mēdz būt tā, ka viņas vēl ir papildus, jāņem nost šitais plāksni ir, un apakšā te vēl skrūvīts ir. Kā ir šim datoram, es īstenībā nezinu. Neesmu arī skatījies, es tagad vienkārši izēju uz savu pieredzi, skatos, izskatās, ka viņš vienkārši ir, nezinu, vai es daru pareizi, tā vēl nesalaužu, bet gadās arī tā, klaviatūrai taustiņi izlec ārā, ja šitā mēģina. Izskatās, ka laikam tas nav īsti pareizais veids. Laikam pareizāk būtu pa priekšu šito plāksni dabūt nost, bet ja tā uzmanīgi rīkojās, var arī izcelt viņu tā kā nepareizi ārā. Ir nevis uzlodēts uz mācas placu, bet viņš ir tā kā papildus pievienots ligzdā ar konektoru. Parasti viņi ir uzlodēti uz mācas plats virsū. Praktiski gandrīz viss ir gatavs, lai mācas plati izcelt ārā. Te vēl vajag tikai vēl pāri. Nē, viņu visu komplektā, ja no ražotāja pasūta, viņš... Principā baterijā ir tas pats, tas CR2032, viņš tikai ir pielodēts. Нет, она продается в комплекте иногда. Не видела я никогда комплект. Наши ребята меняли просто, без комплекта. Tas ir, ja no ražotāja nepasūta. No ražotāja viņš ir pasūtāms. Te ir, tad šitais ir tas chipset.
mikroshēma, pats procesors, nu, praktiski nekā vairāk te arī uz tā mācu flotas nav. Nu. Ja ir onboardiskais videokarte, tad tas mikroshēma vēl viens zirneklis te kaut kur stāv. Uz viņu arī aiziet tad dzesēšana. Tu otrā grupā, bet tur, man liekas, un arī jau viss. Citiem nezinu, bet no šejienes. Nē, no tā, ko tu toreiz jau tur. No tā dos, es domāju, jau mīksti. Cik tas bija? Mierīgi, pieti. Tik divi pieti. Šorīt bija pilnu tūbiņu gandrīz. 2 reizes katrs izjaudas dators salika. Pamēģināja pastu uzlikt visu. No sirds nositis pie tā. ESD. Nu, man viņš tur kaut kā ESD. Это коврик. Да, это синонима. Я думаю, это не коврик, а какой-то. Я не знаю, я здесь какой-то. Почему? Ну, как бы они ощущают, вторая какая-то. Reāli? Да. Nu viss, dators palaižās, nu tikai jāsaskrūvē vēl.